Mēs atrodamies Jēkabpils novada pašvaldības sociālā dienesta dienas aprūpes centrā Rosme. Esmu šī centra vadītāja. Dienas aprūpes centrs pastāv vairāk kā 20 gadi. Tā būtība ir mainījusies gadiem ejot, un dotajā brīdī projekta ietvaros ir renovētas telpas, un mēs esam atgriezušies pie jaunām iekārtotām telpām, kuras ir devušas iespēju lielākai klientu grupai apmeklēt šo pakalpojumu ikdienā, lai atslogotu savus vecākus, savus tuviniekus, pavadot pilnvērtīgi brīvo laiku, gūstot jaunas zināšanas, arī ikdienā nodarbības, kas saistītas ar keramikas izstrādi, mūzikas terapija, rokdarbi, ir iespējami nodarboties ar kokapstrādi, to ir iecienojuši vairāk puiši, kā arī mums ir rokdarbu telpa, kur var veikt dažāda veida izšuvumus, tamborējumus, meitenes izvēlās pēc vēlmes, kā viņas grib un ko viņas grib darīt. Ir iemīļojušas meitenes arī strādāt ar krepapīru, veidot puķes un dažādas sienas gleznas. Ir arī telpa, kur tiek pavadīts brīvais laiks, kur mēs klausāmies mūziku, kur spēlē galda spēles, kur mēs rīkojam ballītes, jubilejas, svinam visus svētkus, kas ir šajā gada griezumā, kā arī dzimšanas dienas un vārda dienas. Un izkustamies ar svinībām, ar ballītēm un viena otra godināšanu un sveikšanu. Kā arī mums ir specializētās darbnīcas, tās ir fizioterapeits, Montessori telpa, ergoterapeita telpa, multisensorā telpa. Uz šiem pakalpojumiem tiek piesaistīti klienti, kuri ir speciāli izvērtēti, rakstot dienestā iesniegumu, izvērtējot viņus, un tad tiek piesaistīti ar šo pakalpojumu un piesaistīts speciālists, kas viņam ir tieši viņa veselības ietvaros, ir nepieciešams un vajadzīgs tieši tagad un konkrētajā brīdī. Ir iespēja arī saņemt karsto smilšu terapijas pakalpojumu. Darba laiks mums ir tāpat kā visā pašvaldībā no 8:30 līdz 5:00, bet dzīve ir iekārtojusi tā, ka mēs pielāgojamies mūsu strādājošajiem vecākiem, un mēs jau pirmos klientus uzņemam no 7:30 no rīta. Šie visi pakalpojumi ir pieejami klientiem ar garīga rakstura traucējumiem, kas ir pilngadīgi, kā arī bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem. Pašvaldība arī sniedz transporta pakalpojumus tiem klientiem, kam tas ir nepieciešams. Dienas centrā tiek nodrošināta ēdināšana vienreiz dienā, ir pusdienas, kuras tiek atvestas jau gatavas, un te tiek virtuvē viņas izsniegtas, kā arī virtuvē mums ir klienti, kas ir dežuranti, kas palīdz uzklāt, novākt galdu, tas ir viņu iemaņu, prasmju apgūšanai ikdienā, kas viņiem ir nepieciešamas. Centra pakalpojums ir ļoti liels atspaids ģimenei, gan arī tiem, kas ir tuvu, lai klients būtu ikdienā pilnvērtīgi pavadītu savu ikdienu jēgpilni, lai varbūt iegūtu kādas jaunas iemaņas un prasmes, lai rastu sev prieku un to prieku aiznestu arī tālāk uz saviem ģimenes locekļiem, rastu pozitīvas emocijas, uzlabotu veselības stāvokli, varbūt pat veicinātu kādu attīstības procesu, kas varbūt ir iekavējies vai mazinājies kaut kādu veselības problēmu dēļ. Šo klientu grupu ar varu piespiest gan arī nav iespējams kaut ko darīt, ja viņi jūt, ka viņi te var nākt, kad viņi te tiek aicināti, jo arī mēs visi darbinieki, kas šeit esam, mēs esam priekš viņiem. Materiāli vien nodarbojos. Man daudz darba uztaisīt. Spēlējām visādas spēles, domino vēl kaut ko. Man patīk spēlēt, dziedāt patīk arī. Ar māliem ņemties arī patīk. Braukāt ciemos tāpat, pie radiem savējiem. Nav tik garlaicīgi kā māju. Lai saņemtu dienas aprūpes centra pakalpojumu, klients vēršas sociālajā dienestā, iesniedz nepieciešamos dokumentus, pēc kuriem viņš tiek izvērtēts un attiecīgi tiek piešķirts pakalpojums, kas viņam ir nepieciešams.